Pirms kāda laika es mūsu rajonā ievēroju vairākas meitenes. Viņas šķita ļoti pašpārliecinātas. Viņām bija zīmola drēbes un dažādas dārgas ierīces. Es viņas ļoti apskaudu, jo varēju tikai sapņot par tādām drēbēm vai kosmētiku. Nes kāpēc es jutos sliktāk un neglītāk par šīm meitenēm. Reiz autobusu pieturā es satiku vienu no šīm meitenēm. Mēs sākām pļāpāt, un viņa man parādīja savu jauno mobilo telefonu. Viņa teica, ka tā ir dāvana no kāda pazīstama puiša, un ka viņa pazīst daudzus puišus, kas viņai dāvina foršas lietiņas. Viņa nopētīja man no galvas līdz kājām un teica, ka es arī varētu satikties ar tādiem čaļiem, un ka ar labākajiem varot iepazīties internetā. Man tikai esot jābūt pret puišiem jaukai un jādara tas, ko viņi prasa. Viņi ar draudzenēm to darot jau gadu. Puiši esot normāli, un ja kāds ir vecs un piedauzīgs, tad viņu var vienkārši pasūtīt. Es ļoti negribēju, ka kāds uzzina, ar ko nodarbojos, un biju pārliecināta, ka varēšu to pārtraukt, kad vien gribēšu. Es iepazinos ar 2 puišiem, un man bija diezgan, tas nebija tik forši, kā sākumā domāju. Sliktākais bija tas, ka viens puisis gribēja darīt kaut ko tādu, ko es negribēju. Kad es atteicos, viņš kļuva agresīvs, un es nobijos, ka viņš man iesitīs. Mani vecāki ir pilnīgi lūzeri, viņi visu laiku strādā, visu laiku runā par naudas taupīšanu, finanšu krīzi un citām stulbībām. Es viņam nemaz neinteresēju. Es saņemu ēdienu un eju uz skolu. Tā ir visa viņu izpratne par manām vajadzībām. Tad man salūz telefons, un es ļoti gribēju jaunu. Tādu kā visiem. Es iepazinos internetā ar puisi, kuram patika manas fotogrāfijas, un teicu, ka viņš man varētu uzdāvināt telefonu. Un tad sākās pilnīgs murgs. Viņš man visu laiku zvanīja, sūtīja riebīgas īziņas un gribēja ar mani vēlreiz satikties. Vienreiz es viņu redzēju pie skolas un pārbijos līdz nāvei. Ja nu viņš man atrod, ko es esmu izdarījusi? Es gribu, lai viņš liek mani mierā. Es nezinu, ko iesākt. Es neesmu tāda, par kādu viņš man uzskata.